Latvijai ir ļoti svarīgi būt UNESCO tāpēc, ka mums ir jāpiedalās tur, kur tiek pieņemti lēmumi par to, pēc kādiem noteikumiem darbosies kultūra telpa un izglītības telpa. No otras puses, latviešiem vienmēr ir bijis svarīgi skats no ārpuses, un mums ir svarīgas saistības, kuras mēs apņemamies UNESCO formātā, un tās ir jāpilda. Es tādā ziņā atceros, tas bija 97. gads, kad es vadīju Rīgas pilsētas kultūras komiteju. Es devos uz Neapoli, toreiz bija tādas vairākas donkihotiskas cīņas jāizcīna, lai Rīgas vēsturisko centru ierakstītu UNESCO mantojuma sarakstā. Un es atceros, ka attīstības komiteja Rīgas domas vadība bija ļoti atturīgi, ja ne noliedzoši, tad nogaidoši. Un ir liels gandarījums, ka tomēr šis pirmais objekts, kas tika padarīts par pasaules objektu caur UNESCO, ka viņš ir arī uzlicis zināmas ierobežojums tam, ko var atļauties politiskā vadība. Ziniet, man pat liekas, ka mums tas kaut kādā mērā šīs tradīcijas, šī rituāla nozīme mūsu pašu acīs ir cēlis. Jo brīžiem jau ir tā, ka mēs nenovērtējam to, kas mums pieder, un pietiek kādam no malas paskatīties un nominēt to kā tādu jau pasaules vērtību, lai mēs paši arī, teiksim, jau citā kvalitātē to saprastu. Un es arī skatoties, kā ir evolucionējusi visa UNESCO kustība, jo man pat laikā, kad es biju ministre, likās, ka tās ir tādas it kā tik ļoti pašas par sevi saprotams lietas, par ko iestājas UNESCO. Tad šobrīd jau ar 8 gadu distanci uz to nolūkojoties, man liekas, ka visas lietas, par ko iestājās un cīnās pasaules mērogā, UNESCO kļūst tikai aizvien būtiskāks un aizvien svarīgāks šajā globalizētajā pasaulē. Jo šis novienodošanās, unificēšanās un teiksim, savpatnības īpašo tradīciju zaudēšanas process tikai pieņemas spēkā. Un vēl ko es gribu teikt, ka man liekas, UNESCO vienmēr ir veicies, Latvijas UNESCO pārstāvniecībai vienmēr ir veicies ar ārkārtīgi konstruktīvām, loģiskām, ļoti darbspējīgām UNESCO vadītājām. Manā laikā tā bija Dace Melbārde, kad brīžiem tādas it kā ķeksīša un paši par sevi saprotams lietas spēja padarīt, kaut kā ārkārtīgi racionālas, un es domāju, ka šobrīd arī ar Dagnijas Baltiņas personu viņas tādu emocionālu kvēlo klātbūtni visam tam, ko viņi dara, mums ir veicies aizvien.